Tātad lieta tā, ka man jāmaina radiators. Apašā viņš ir causmas, lai te ārā un es laiks sanāk braukt pārkārs uz dzinēju. Tāpēc jā, labi, ka man ir radiators no iepriekšējās mašīnas, kurš tā tur. Vienkārši nomainīšu un tad jau būs nice. Tā varēs normāli braukt ar dzinējus, visu laiku ir tik pārkārs un tas galīgi nav labi. Tātad sākšu ar pašu sākumu. Kādu laiku apakaļ šitai mašīnai, kroči radiatoram apušā bija kaut kas, beicane un nāca ārā ūdens. Un dzinējs pa lielām visu laiku bija tik pārkārs, viņam negāja cauri nekāds zēs, nekāds ūdens. Un tagad vispār bija tāda problēma, ka dzinējām vispār jaudas nekādas nebija. Viņš negāja normāli, viņš rūs tagad traktors, dzinējs kratās un, kad brauc jaudas nav. Es nomainīju citu radiatoru, man bija vēl viens no iepriekšējās mašīnas. Ielēja ūdeni, pagaidām ūdeni, es nebiju īsti pārliecināts, ka viņš arī nav caurs. Atgaisoja, ķipā piedarbina, nekas nemainās, ķipā arī kratās dzinējs un viss kroči tur raustās, jā. Rūs tagad traktors, tā es gribu teikt. Bet tad pienāca viens brīdis, kā aizbrauc uz draugam. Pēkšņi ķipa dzird, ka viņš ķipa tās ķipa šitā tenkoči īšķi, ka tas traktors turpina rūk, bet tajā pašā laikā viņš grib iet tā kā normālajā gaitā. Un pēc kāda laicī mēs tur ķipa pagāzi atkal bišķi un pēkšņi vienkārši aiziet normāli. Tā kā, jā, tagad viņš par laimi vismaz pagaidām atkal viss strādā, visiem ir kārtībā. Un es ceru, ka tā arī būs. Korči, jā, pirms tam šitais, tas ir, es nezinu, dzinēju bloks, jau tas skaitās pats, tas ten, korči šitas, ten jau prikols, viņš ir tīvi pārkarš, šī trūba bija nereāli karst, viņi tagad arī ir karst, bet, moši tā normāli jābūt, bet pirms tam bija nereāli karst, jo dzinējām vispār nekāda dzēsēšana iešā negāja, un bija arī tīk slikt viss, jā, bet tagad viss ir kā ir kārtībā un viss, ok, atkal strādā. Un jā, es ir kur priekšā arī nokrāsoju āķīt un ielika. Jā. Tā kā viss ok pagaidām. Noņēmu izpūtēju trako skaļo un vēl ar caurumu bundulī un liku šo, tā kā ieslēgšu bišķi mašīnu, piedribināšu paklausīsimies, kā skan bez pulfingala. Video viņš neskan tik traki kā dzīvē vienkārši tā skaņa vienkārši nereāli. Es nezinu, kas būtu, ja šitā braukt pa ielu policija, man liekas, vienkārši apturēt tik daudz skaņas. Bet jā, tagad ķeramies tālāk, tā kā grildīšana flex nos izpūtē, jo viņam bija tas prikols, pa ko tu ieliks viņu iekšā un vienkārši savilks un viņš turēsies, tā kā skatieties tālāk, jau droši vien būs ielicis fragmenti, kuris vēl būs viņu pielicis, tā kā skatieties. Tātad lieta ir sekojoša. Es vienkārši braucu, pārstāju dātums un jā. Short shifters izbeidzās, tā kā ņemsim no šito un mainīsim mani no parastās, bet vēlamies būt uzreiz short shift uzlīgt, bet tā jau redzēs, kā būs. Dreku nolūdušais kloķis. 2 varianti paslīpēt vai metināt, lai gan to varētu izdarīt, bet es to redzēs, vai arī braukt uz mājām pēc vēl viena, jo man tāds ir. Tā kā, jā, domāsim un tad kaut ko darīsim. Tikko apslīpēju, sametināju, apslīpēju nedaudz un testēsim, vai strādās vai nē. Patiesības brīdis. Pa lielam viss slēdzās, tikai, nē, tagad aizgāja normāli. Jā, tagad aizgāja normāli, atpakaļ gaita.
Līķi piedalījās mašīnu, pārbaudījis iedegās atpakaļ lūk tur, ieliekot šitā un viss būs kārtībā duši. Paveicās, ka man mājās ir vēl viens šāds no vecās kārbes. Viss kārbes izņēma ārā. Un mainīsim, jo pabraukt normāli nevar, sametināts ir bišķi šķība, un kad es teiktu pirmajā vispār īsti neiet, bet kad liek, ķipajā viņš aiziet, no roku man līdz par paneliem praktiski aiziet, pieskarās, un jā, tā kā mainām uz šo. Ko darīt, ja brēmiņš diskam aprauc skrūvīt? Iegrieziet ar fleksi, ja jūs maināt disku arī, un tad citiet ar šitādu prikolu, un pēc tam paņemiet, ja ir šitāda. Beigt čakarījos, bet nu ļoti lēnām nāk vaļā. Tātad kamēr vēl redz, viss bagāžnieks ir apstrādāts, nogruntēts un izdarīts viss, ko vajag. Un tagad jau liek atpakaļ visus plasmasus, lai viss kā būtu smuki. Stāsts. Viņi tik ļoti to gribēja, man iemīlēja. Atminos tos rītus, smējāmies un dzērām tēju. Es tik ļoti to gribēju un viņi iemīlēja. Divatā, kad naktī jūrā gājām ķert vēju. Viņi tik ļoti to gribēja, man iemīlēja. Uz pirmo dēju veidu smaidot, laimīgi sevim citēju. Es tik ļoti to gribēju un viņi iemīlēja. Uz lietām skatos nopietnāk, bet senāk par to smēju. Kāds pārīts, nu gan jau tāds smaidīgs šo klausās. Laimīgs viņš savācās, kautrīgums gausās. Neliels mirkļis skatiens to sāpes pavadīja. Un abi sapratās, jo to dzirkstelīt jau līdzīgi bija. Mums noteikti jāpārnīk kāds vārds čalīts nodomāja. Tikmēr dāmai jau bija skaidrs, ka šeit patīk viņa stāja. Daudz jau nav jāsaprot, abi runā smaidot. Tad te deji, tad te kino, tad te teātris to baudot. Kaut kādā brīdī izslēdz otrā fāzes, kad iepazin viens otru, nav līdzīgi dombāzes. Sāpīgi saprast, bet viņš bija cīnītājs. Viņai tas patika, pat par to brīnījās. Tas jau īsti mīlestība ap sirdī virmo. Visādi jau dzīvē gāja, attiecības sirmo. Viņš viņu redzēja mūžam, viņa tieši tāpat. Tā enerģija, kas staroja viņos reāli, bija vairāk pat. Tik ļoti to gribēju, man iemīlēja. Atminos tos rītus, smējāmies un dzērām tēju. Es tik ļoti to gribēju un viņi iemīlēja. Divatā, kad naktī jūrā gājām ķert vēju. Viņi tik ļoti to gribēja, man iemīlēja.